Un, man liekas, tas mikromanagements, tas sākās tieši ģērbtuvē, līdzīgi kā basītī ir. Ja tev ģērbtuvē būs viss forši, džeki jokos, džeki būs labā ķīmijā, tad uz laukuma tas atspoguļosies. Un tieši līdzīgi arī ir tur. Un jā, tur ir tas pozitīvs, smaids, labā noskaņa. Tad viss būs forši. Piemēram, pasākuma vadītājs sanāk nokavēties. Ok, labi, viņš tur ierodās, nezinu, tur tieši vai 5 minūtes vēlāk. 2 varianti. Johaidī, kur tu kavēji, kāpēc? Un tagad man te būs viss slikti. Vai ātri, viens arī otrs. Es atvainojos, tu kavēji, tev viss kārtībā ir. Tu varēsi sākt laikā. Un kā tas pasākuma vadītājs to vaibu izdos tajā vakarā ārā? Vai viņš tikko apmēram maksimāli pacēla stresu, vai forši man šeit rūpējās? Tad būs pilnīgi cits vaibs. Un visā backstage'ā būs cits vaibs.